Mani sauc Līga Blumberga. Es vadīju pirmizpētes restaurācijas pasi 5. kursa studentiem Mālpils mākslas skolā. Ēku kompleksā ietilpst 4 ēkas: kungu māja ar velvētu pagrabu, magazīna, klēts un dzīvojamā māja. Es esmu Astāde Ceļkāre un mans izpētes objekts bija kungu māja. Ēkai ir palikuši tikai 6 vēsturiskie logi, 2 svētnes un 3. varas tikai uz vēdināšanas režīmu. Ēkai ir sekundāras 2 viru durvis. Grīdas pārklātas ar preskartona plāksnēm. Ēkā ir 6 sekundāras krāsnes. Pirmajā stāvā durvju aplodes ir saglabājušās vēsturiskās. Pirmais stāvs ir vēsturiskais apjoms, otrais piecelts pagājušajā gadsimtā. Vēsturiskais dzelzceļš ir iekļauts jaunajā apjomā. Ēkai ir saglabājies vēsturiskais krāsojums. Šī daļa ir bijusi gaišāka un šī tumšāka. Logu apdare ir bijusi apmesta un nokrāsota. Labdien, es esmu Valters Graudins un šis ir pagrabs ar velvēm. Šīs ir sekundāras durvis. Pats pagrabs taisīts no ķieģeļu velvēm, bet zeme ir taisīta no laukakmens bruģa. Pagraba sienas ārējās ir taisīts no laukakmeņa. Pagraba malas ir veidots no šūnakmens un vidū ir restas metāla. Šī ēka ir magazīna. Mani sauc Elioza. Mani sauc Evelīna Vilkasta. Un mēs pastāstīsim par šīm kolonām. Šī kolonai ir nošķelti stūri. Šeit ir bāze. Tur atrodas kapitelis, un kolonna ir būvēta no ķieģeļiem. Un tā ir apmesta ar kaļķa apmetumu. Jums vēsturiski ir bijis no koka skaidām. Un tas ir saglabājies zem atmesta ceļa loksnēm. Ēkai ir 4 sekundāras durvis. Ēkā ir saglabājušās daļēji klona grīdas. Es esmu Gustavs Aleksandrs Čelnovs. Un es esmu Anca Luīza Zute. Tātad mēs šodien runāsim par klēti. Šī klēts ir sadalīta 2 daļās. Klēts pagrabs un klēts augšdaļa. Bet lielāko daļu klēts ir pagrabs. Klēts pagraba ieeja ir veidota no arkas un apkārt arkai ir šūnakmeņš. Šī ir ziemeļpuse. Ziemeļpuse, re, kur ir pagraba ieeja. Un pagrabā ir atrodami logi, kur ir palikuši, un viņiem tikai nav stikla. Var teikt, šī lielākā daļa, kur ir akmens, ir arī veidot no šūnakmeņa. Un šūnakmeņiem arī var būt vairāki varianti. Šis ir gludais paksis. Šis ir viens no sarežģītākajiem stūru savienošanas veidiem. Un ko šeit dara, ir precīzi cilvēki ir izskauļuši šādas formas, tā kā puzli saliek. Un pēc vairākiem gadiem šīs daļas iekšējās izaug, izplatās, ka viņas nevar izaugt ārā. Durvis ir saglabājušās vēsturiskās. Viņām ir kaltās naglas. Klētī ir arī saglabājusies vēsturiskā grīda. Šī ir puspunde. Viņa ir saglabājusies. Ēkai arī ir saglabājies virsgaismas loks. Mani sauc Mārtiņš Jansons. Šī ir dzīvojamā ēka. Sienas ir būvētas no sarkanā ķieģeļa un pamati no laukakmeņiem. Dzīvojamā ēka ir mūrēta ar kaļķa jau un īpaši šuvota. Ēkā ir saglabājies ķieģeļa mūris, vēsturiskais un koka grīda. Šobrīd ēkas ir privātīpašumā. Viņas ir pagaidām labā stāvoklī, izņemot magazīnu, kas ir jau avārijas stāvoklī. Secinājums ir viens, ka ir ļoti maz oriģinālās substances, un tas, kas vēl ir saglabājies, rekomendēju saudzīgi izturēties un saglabāt maksimāli visu, ko vien var.